Hallo, sveiciens jums visiem, tās mēs šeit Regīna, un šis ir pirmais ieraksts šajā jaunajā 2015. gadā. Saku tā lēnām, tāpēc, ka tas vēl nav tā 100% iesēdies manī, ka ir 2015. gads. Es ceru, ka jūs visi sagaidījuši jauki jauno gadu. Ir jaunas iedvesmas, jaunas sajūtas. Es jauno gadu esmu sagaidījis tādā diezgan interesantā veidā, man tā šķiet. Tāpēc, ka, pavadīju to kopā ar draudzeni un bijām restorānā, un pēc tam viņai bija dedzinājumi dažādas tās brīnumas vecītes. Radījām uguņus, ne tikai tādas, kādas ir tās parastās brīnumsvecītes, bet arī tās, kuras ir krāsainas, kurām krāsainas tās dzirkstelītes lēts un tā. Un tad vēl viņai bija šis, es pat nezinu, kā to latviski teikt, bet man māsa teica, ka esot arī Latvijā tie ķīniešu vēlmju lampas, vai kā nu viņas sauc, tāds papīrs, un tur ir tāds, es pat nezinu, kas tas ir, bet, kad aizdedz, viņš tā kā svecīt ir, un tad tas papīrs tā piepūšas, un pamazām tā lampiņa sāk celties gaisā, un tā ideja ir tāda, ka mēs kaut ko ievēlamies, un tad, kad tā piepūšas un dodas gaisā, tad tā ideja ir tāda, ka tā vēlme iziet tā kosmosā visumā, un tad pēc dažām minūtēm tā liesma nodziest, un tā viņa pamazām tā peld uz leju. Un interesanti tas, ka mēs to izdarījām, viņai bija divas tādas, un viena priekš manis, viena viņai, un mēs ievēlējāmies savas vēlmes, un mūsu katra tā lampa aizgāja dažādos virzienos, un pēc tam nākošajā dienā, kad es meklēju internetā iegādāt šīs vēlmju lampiņas, cik saprotu, ir ķīniešu tradīcija, ķīniešu lampas lustras, nezinu pat kā viņas nosaukt, gaismiņas. Un izrādījās, ka viņas Havajsalās ir aizliktas. Un ne es, ne mana draudzene, mēs to nezinājām. Viņa to bija no kādas savas paziņas, ne draudzenes, bet tādas pazīstamas cilvēku dabūjusi. Un tā mēs tā interesanti šo jauno gadu sagaidījām. Es ceru, ka jums arī ir kādi interesanti jaunā gada sagaidīšanas piedzīvojumi. Šodien kārtiņas. Es ceru, ka būs vēl tā man ideja ir, ka šis ieraksts būs īsāks. Un ko es vēl gribēju teikt, ka es publicēju šos video savā draugu mājaslapā, dienas grāmatā. Un man ir arī šī grupa, Sarunas ar eņģeļiem grupa, kurā ir gandrīz 100 cilvēku šajā grupā. Bet es sūtīšu šodien arī šo ziņu laukā visiem par to, ka es labprāt vēlētos radīt šo grupu nevis kā grupu, kur man katra cilvēka pieprasījums pievienoties šai grupai ir jāapstiprina, bet kā lapu, kur ik viens, kurš vēlas pievienoties šai grupai, var vienkārši pievienoties bez tā mana apstiprinājuma. Tad, kad es šo grupu uzsāku, tad nebija šīs lapas iespēja. Tā, ka var tikai pievienoties un viss. Man parasti patīk, ja var kaut ko vieglāk un vienkāršāk tā padarīt un radīt, un tad tā ideja, ka var vienkārši pievienoties, ja gribu, un man nav konkrēti jāizskata katras pieprasījums, un vai es vēlos šo cilvēku šajā grupā vai nevēlos. Man tas patīk labāk, un
tad man arī vienkāršāk ir kaut ko darīt šajā grupā, un šis ir 2015. gads un jauns gads, un man ir ļoti daudz dažādu jaunu ideju un jaunu projektu, un šis ir viens no tiem. Sarunas ar eņģeļiem, nevis dienas grāmata, bet lapa caur draugiem. Nu, lūk, tātad esmu izvilkusi jau 3 kārtiņas, lai mums nav lieku aizkavēšanos. Šī viena kārtiņa ir tieši tāda pati, kā ir aizmugure, un kā es vienmēr saku, kad jā, šī ir priekšpus šai kārtiņai, un šī ir aizmugure, tad visam kārtiņām ir šāda aizmugure, kā varat redzēt. Lūk, un tās kārtiņas, kurām priekšpus un aizmugure ir viena tā pati, man parasti vienmēr liekas katrā kāršu komplektā, ka tās ir tādas ļoti īpašas kārtiņas. Lūk, un esmu izvilkus arī šajā reizē šo kārtiņu, un šī kārtiņa saka maģija. Un šīs ir nāriņu kārtiņas. Un interesanti ir tas, ka jā, man ir pašai bijuši piedzīvojumi ar nāriņām un ar šo enerģiju, nāriņu enerģiju. Es pašlaik skatos, mums ir tāda mājaslapa šeit, saucās Netflix, un kur dažādas filmas var skatīties no dažādām pasaules valstīm. Un ir Austrālijai tāds šovs sērijās, kurš saucās Pievieno ūdeni, vai Pievieno ūdeni. Un tas ir par nāriņām. Un tieši šodien man ir daudz to kāršu komplektu, un tad es piegāju pie kārtiņām, domāju, kur tad es šodien izvēlēšos, un tad nāriņas bija tās, kuras vēlējās paspēlēties šodien ar mums. Un maģija ir tā kārtiņa, šī kārtiņa, kad abas puses ir vienādas. Un ar šo kārtiņu nāriņas, kuras ir ūdens eņģeļi, saka, īpaši maģiska enerģija pašlaik ir ar tevi, un jāteic, pie mums pašlaik ir pilnmēnesis. Tas ir pirmais pilnmēnesis šajā 2015. gadā. Jau ar to šodien ir tāda īpaša. Nu, lūk, sagaidi brīnumus, vai pieņem brīnumus, vai esi atvērts, esi atvērta brīnumiem. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ka, ka šis ir tāds maģisks laiks, un ja mēs tā paskatāmies tīri loģiski, kā visā pasaulē jauns gads ir iesācies, un vai kādas katrā tautā un katrā reliģijā ir tradīcijas, fakts ir jauns gads iesācies, un katrai tradīcijai, katrai tautai, katrai reliģijai ir kaut kas tāds, kaut kāds rituāls, kaut kas ir saistīts ar jaunā gada sagaidīšanu, jauna gada iesākšanos, un tas ka tas tā ir, tas fakts, tas jau rada to enerģiju, ka jau kaut kas jauns sāks, kaut kas jauns notiek, un ar šo kārtiņu eņģeļi to arī saka un atgādina, ka pašlaik ir tāds brīnišķīgs laiks, brīnumains laiks, kad mēs varam sagaidīt brīnumus un ticēt brīnumiem un redzēt arī tos piepildāmies, ka kaut kas jauns notiek. Un notiksies un kaut kas brīnumains. Šī nākošā kārtiņa izpēta savas iespējas. Ar šo kārtiņu eņģeļi saka, ir īstais laiks, lai pievērstu uzmanību un izpētītu visām tām iespējām, kas tev ir. Šis ir tāds labs laiks, lai veiktu pārmaiņas dzīvē. Un, kā jau, man liekas, es iepriekšējā video par to runāju, par tā pārmaiņām, kā parasti jaunā gada
vecgada beigās un jaunā gada sākumā cilvēki sastāda kaut kā tādu plānu vai viņiem ir kaut kādas idejas vai domas par to, ko tad gribētos jaunajā gadā sasniegt un tā. Un tad šķiet, ka šī kārtiņa arī atbalsta šo ideju un apstiprina šo ideju, ka šis ir tāds labs laiks tam, lai uzsākt kaut ko jaunu un lai veikt šīs pārmaiņas dzīvē un lai arī saprast un sardzētu, kas tad ir tās pārmaiņas, ko mēs gribam veikt savā dzīvē. Un nākošā kārtiņa ir rotaļlaiks. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, delfīni zin rotaļāšanās vērtīgumu, rotaļu vērtīgumu, spēlēšanās vērtīgumu un to, kā tas prieks, ko mēs sajūtam rotaļā, spēlējoties, ka tas ir tā atslēga brīnumiem un sapņu, tam, lai sapņi piepildītos. Un ar šo kārtiņu tiešām eņģeļi saka to un atgādina mums to, ka uztvert dzīvi tā rotaļīgi, un uztvert to notiekošo visu tā rotaļīgi un tā, neuztvert pārāk nopietni, atcerēties vienmēr to, ka svarīgi ir radīt šo tādu gaišumu, vieglumu un rotaļas un spēlēšanās. Tas viss ir tāds viegls un gaišs un eņģeļi ar šo kārtiņu saka, atgādina mums radīt šo vieglumu un gaišumu un rotaļīgumu visās visos dzīves aspektos. Un tas ir tas, kas palīdz mums arī, tā ir tā sastāvdaļa, tas rotaļīgums ir viena no sastāvdaļām tam, lai mūsu sapņi piepildītos, lai mūsu vēlmes piepildītos, lai notiktu kaut kādu brīnumu. Lūk, tās ir pirmās 3 kārtiņas un ziņas šim jaunajam gadam, eņģeļiem, jums. Un tā biju es šeit, biju es šeit, Regīna, un šīs ir sarunas ar eņģeļiem, un es vēlu jums visiem jauku šo pirmo pilno 2015. Gada nedēļu un šo jauno gadu, un tikamies atkal nākošajā ierakstā. Sveiciens jums visiem arī no mana ļoti aizmigušā palīga, Bilija. Un, es gribēju vēl, mums šeit ir arī zivtiņas. Viņas ir ļoti aktīvas gaismā. Tātad sveiciens arī no zivtiņām. Es to, ka šīs ir laumiņu kārtiņas, kurš šodien izvelk laumiņas, zivtiņas, viss, kas ir zem ūdens. Tas arī viss. Tiekamies nākošajā ierakstā, un lai jums visiem jauka šī nedēļa, un jauks un lielisks šis jaunais 2015. gads. Atā!